Līvānu novada Rožupes pagasta zemnieku saimniecībām Meža mājas 5. gadu tiek audzētas siltumnīcu zemenes. Tā kā ražas novākšanas šādi audzētām zemenēm sākas jau maijā, šobrīd palikušas vien kur nu kurās odziņas. Šobrīd par peļņu grūti runāt, jo viss, kas tiek nopelnīts, tiek ieguldīts tālākai attīstībai. Jo nekādi kredīti, netiek ņemti. Cik mēs nopelnam, cik mēs varam atlikt, tik mēs arī ieguldam. Siltumnīcās audzētās zemenes grūtāk esot iztirgot, kad tirgū parādās lauka zemenes, jo tās ir lētākas. Taču šogad lauku zemeņu un augļu dārzu īpašniekiem Līvānu novadā nav paveicies. Krusa izpostījusi ražu. Šāda bēda piemeklējusi arī Meža mājas saimniekus. Augļu kokiem vispār nebūs, var teikt. Gandrīz nav nekur kāda plūme vai ābols vai kirsītis, ja, bet no avinēm kaut cik būs. Šogad tas krusa izpūstīja visu, tā kā šogad nekā nebūs, pagājušajā gadā bišķi bija. Kaut kas saimniecībai atlēca. Taču tā kā saimniekiem augļdārzs nav vienīgais iztikas avots, viņi īpaši par dabas postījumiem neuztraucas. Ilze un Ivars nodarbojas ar piensaimniecību, aitkopību, tur pīles un vistas. Tāda dažādība vien tāpēc, jo vienā sfērā darbojoties būtu neiespējami izdzīvot. Mēs neko nevaram iepriekš paredzēt ne par vienu nozari, ne dienu, ne kur nu vēl gadu un gadus uz priekšu. Jo apstākļi mainās, valdības mainās. Par to, ka šogad augļu kokiem nebūs ražas, saimnieks saka, ka tā esot pat labāk, jo pagājušajā gadā plūmēm un avenēm bija mazs pieprasījums, tāpēc saimniekiem nācās noskatīties, kā ogas un augļi aiziet postā.